Satiksmes ministrija ir Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde, kas atbild par valsts politikas izstrādi un īstenošanu transporta un sakaru nozarēs. Ministrijas galvenie mērķi ir nodrošināt ilgtspējīgu, drošu un efektīvu transporta sistēmu, kas sekmē valsts ekonomisko attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu. Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumi, tranzīta pārvadājumi un bīstamo krāvu pārvadājumu jomas. Autosatiksmes apakšnozare ietver autotransporta, autoceļu un ceļu satiksmes drošības jomas. Satiksmes ministrija ir dažādas funkcijas, piemēram, transporta un sakaru nozares tiesību aktu projektu izstrāde, valsts interešu pārstāvēšana un sadarbība ar Eiropas Savienības un starptautiskām institūcijām, likuma par valsts budžetu kārtējam gadam iekļaujama budžeta programmu plānošana, ilgtspējīgas un efektīvas transporta un loģistikas nozares pārvaldības nodrošināšana, transporta un sakaru nozares tiesiskais nodrošinājums, transporta nozares padotības iestāžu pāraudzība, valsts kapitāla daļu pārvalde nozares kapitāla sabiedrībās, transporta un sakaru nozares nekustama īpašuma pārvalde, Latvijas Republikas gaisa telpas drošas un efektīvas izmantošanas nodrošināšanā. Satiksmes ministrs pašlaik ir Kaspars Briškēns, dzimis 1982. gada 12. novembrī, 2023. gada 15. septembrī viņš bija ievēlēts par satiksmes ministru. Viņas valsts sekretārs Andulis Žitkovs un parlamentārais sekretārs Tirts Dubkevičs. Satiksmes ministrijas stratēģijas karte sastāv no misijas, vīzijas un vērtībām. Misija ir veidot un īstenot konkurentspējīgu transporta un sakaru politiku, kas rada priekšnotiekumus drošai, videi draudzīgai un ērtai transporta un sakaru infrastruktūras un pakalpojumu lietošanai, sekmīgai nozaru attīstībai un valsts iedzīvotāju labklājībai. Vīzija. Satiksmes ministrija ir mūsdienīga un starptautiski aktīva valsts pārvaldes iestāde, pievilcīgs darba devējs un nozares līderis, kas sekmē ilgtspējīgu un dinamisku transporta attīstību, veicinot iedzīvotāju mobilitāti un valsts tautsaimniecību izaugsmi. Vērtības, profesionalitāte. Ministriju raksturo zināšanas, pieredze un interese par pārstāvētajām darbības nozarēm, kas atklājas atbildīgas nozaru politikas un nostājas veidošanā par transporta un sakaru nozares aktuālajiem jautājumiem. Sadarbība, atklāta un godprātīga informācijas un pieredzes apmaiņa, saskaņoti mērķi un rīcība ir ministrijas iekšējās darba kultūras pamats un raksturo ministriju komunikācijā ar ārējiem partneriem. Cilvēks. Ministrija rūp visu sabiedrības grupu un ministrijas nodarbinātu vajadzības un labbūtībā. Satiksmes ministrija atrodas centrā netālu no centrāla tirgus, no skolas var nokļūt ar 3. autobusu un 1. un 5. tramvaju.